Traumatoloģija, vispār medicīna, tā ir tikai komandas darbs. Vīrietis bija uzspridzinājis sev plaukstā petardus, un tad tā plaukstis bija atvērusies kā puķu pušķis. Par miljonāru var mācīties? Es izvēlos to pašu. Ja tu man jautātu pēc 6. gada beidzot medicīnas fakultātes, noteikti teiktu, ka nekad es neietu ārstu mācīties. Ja slimnīca turpinās tā mūs atbalstīt, tad tā nodaļa noteikti augs un operācijas paliks arvien sarežģītākas. Kurš pirmais? Rīt, 1, 2, 3. Es zināju, tu sāc. Tā tas darbos. Mani sauc Igors Kolosovs, un es esmu traumatologs ortopēds. Tas ir Valdis Bogīnis, kas traumatologs ortopēds. Mana pirmā darba diena bija 8. oktobrī 2018. gadā. Un es atnācu ārsta istabā, ar visiem sasveicinājos, un tas bija pirmdienā. Pirmdienā bija pieņemts, ka vajag iziet vizīti 5 minūtes. Lai jūs saprastu, pirms tam es neko nezinu par šo nodaļu, bet es uzreiz esmu nodaļas vadītājs. Un tad mēs pienākam pie māsu postaņa. Es labdien, man visi labdien, jo cilvēki arī nezinu, ko no manis sagaidīt. Un pielīmē man tādu brošūru šeit pie beidžiku. Pie halāta Igors Kolosovs, traumatologs ortopēds. Labi, mēs ejam uz pirmo palātu. Un tur guļ viens pacients, tur visu kā parasti apskatījām, pēc tam 2., 3., 4. pacients. Visi jautā manu viedokli. Man nav viedokļa, es pirmo dienu neko par viņiem nezinu. Bija diezgan viens smags pacients, arī bija neskaidra taktika, kuram vajadzētu iet uz operāciju jau pēc stundas, ja viņi bija jau par akūti. Un kā man teica, sākumā, tur potīšu lūzums. Tur bija ļoti sarežģīts lūzums. Un tad man bija faktiski apmēram stunda, lai vispār saprastu, kā viņi operēt, kādas ir iespējas šeit viņi izoperēt, kāds ir arsenāls. Un laikam mēs pavadījām kāds 3 stundas viņu operēt pirmo etapu. Tas bija mana pirmā darba diena. Mana pirmā darba diena sākās jau krietni ātrāk kā Igoram šai slimnīcā, jo es jau rezidentūras laikā braucu dežūrēt slimnīcā. Un pirmā dežūra, kad mēs atbraucām, bija mans 2 dežūras, un pēc tam bija doktoram Andrim Džeriņam dežūras, un mēs braucām vienkārši kopā. Ja mēs bijām 2. gada rezidenti, un lai mēs viens otru atbalstītu, tā kā palīdzētu pirmajās tajās darbdienās, mēs braucām kopā. Cik es atceros, viņš pagāja diezgan labi, bez tādiem lieliem notikumiem. Varbūt bija kaut kāds pāris politraumas, nekas tāds super smags nebija. Vispilgtākais laikam moments tomēr ir ar meitas piedzimšanu. Ja bija tāda stulba situācija, es pats esmu ārsts, man sieva piedzemdēja, un pirmais, ko viņa saka, gribu burgeru. Un ko es daru? Es aizbraucu uz Circle K, paņemu 2 burgerus. Ja? Un vajadzēja redzēt to seju vecmātei, kad sieva tikko piedzemdēja, tur bērnu, un es iegāju 2 cheeseburgeru un 2 kolas. Ja? Un tā seja, tas ir, to es neaizmirsīšu. Mans spilgtākais laikam ir tāda spilgta trauma. Bija vienos Ziemassvētkos, jaunajā gadā es dežūrēju, un tad bija vīrietis, bija uzspridzinājis sev plaukstā petardus, un tad tā plaukstis bija atvērusies kā puķu pušķis. Par traumatologu ortopēdu es izvēlējos tāpēc, ka, kā man liekas, joprojām tas ir priekš mana rakstura vislabākā specialitāte. Jo es nevarētu būt ārsts, kurš sēž, filozofē vai viena tablete vai otra. Un tāpat es nevarētu būt ārsts, kurš vienkārši nedara neko ar rokām. Man ļoti patīk roku darbs, un man patīk domāt. Un es nevaru sēdēt uz vietas. Un tas ir tieši tas, kas atbilst traumatoloģijai. Parasti no sākuma students nezina, par ko viņš grib kļūt. Un man sanāca, ka 3. kursā es trāpījos traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā uz māsas praksi. Un tad es vispār pirmo reizi ieraudzīju, kas ir traumatoloģija, kas ir traumu pacients, kas ir lūzums, kā viņu ārstēt. Un tas man ļoti ātri iepatikās un ieinteresēja. Tad es arī sāku staigāt, asistēt uz operācijām, skatīt visu. Un pakāpeniski man arī atnāca tā sapratne, ka tieši traumatologs tas ir tas, par ko es gribu kļūt. Par traumatologu ortopēdu izvēlējos kļūt, jo agrāk sportoju. Es gribēju primāri būt sporta ārsts, bet tajā brīdī Latvijā tā sporta medicīnas
rezidentūra bija tikko sākta. Līdz ar to, ja tu kaut ko jaunu sāc, tad sākotnēji viņi, protams, kamēr pilnveidojas, nav īsti labi. Un sāku voluntēt traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, un man ļoti iepatikās tur vietējie ārsti, kas tur strādā. Viņi tad ļoti atbalstoši, ļoti tādi atvērti bija tev kaut ko mācīt, stāstīt. Jā, tad es sapratu, ka traumatoloģija ortopēdija būs īstā vieta, kur man iet mācīties, kuras arī šos te arī sporta traumas un arī šos te sportistus savā tajā praksē arī redzējuši, un tāpēc aizgāju uz turieni. Par miljonāru var mācīties? Es izvēlos to pašu. Ja tu man jautātu pēc 6. gada beidzot medicīnas fakultātes, noteikti teiktu, ka nekad es neietu ārstu mācīties. Bet tagad beidzot traumatoloģiju ortopēdiju un strādājot par traumatologu ortopēdu, es teiktu, jā, tas ir tā vērts un labprāt. Traumatoloģija, vispār medicīna, tā ir tikai komandas darbs. Viens ārsts nespēja ārstēt smagas slimības, smagas patoloģijas, smagus pacientus. Ja kaut kādas vienkāršas lietas tur saskrapēts pirksts, salauzts pirkstiņš, jā, protams, viens ārsts to izārstēs, nav nekāda problēma. Bet ja pacients ir smags, tas ir tikai komandas darbs. Traumatologs var ārstēt, pieņemsim, tikai kaulu lūzumus, ja, bet tajā pašā laikā cilvēkam var būt sirds problēmas, insults, infarkts. To mēs nemākam ārstēt, to ārstē jau terapeits, kardiologs. Tāpat pēc operācijas mēs izoperējam kāju, cilvēkam jāpieceļas. Mums vajadzīgs fizioterapeits. Ja? Nedodies kaut kāda komplikācija, sastrutojums. Mums vajadzīgs infektologs. Un tas viss veido to ārstēšanu, tikai komandas darbs. Nekur pacientu viens pats īsti nevar izārstēt. Tāpat pacients ar mazāko traumu nonākot slimnīcā, tāpat mums ir vajadzīgs viss personāls apkārt, lai mēs varētu šo te palīdzību viņam sniegt. Sākot ar reģistratoriem, māsām, māsu palīgiem un to kvalitāti, ārstēšanas kvalitāti jau ne tikai mēs, bet viņi patiesībā rada. Pateicoties mums virsmāsai nodaļai, ir ļoti labs mikroklimats un ir forši, ka mums ir tādi atvērti, komunikabli cilvēki, kas grib strādāt, nevis kad vienkārši nāk tikai tāpēc, ka jānāk uz darbu. Mums faktiski sanāk ir divas paudzes. Pirmā paudze esam mēs, sāksim mums par jaunākajiem, un ir pieredzējuši kolēģi, ne vecākiem. Ja? Kas ir labi, ka viņiem ir liela pieredze. Viņi daudz ko redzējuši, daudz vairāk nekā mēs pa visu šo praksi. Savukārt mēs esam jauni, aktīvi, un to sakombinēt mums izveidojas ļoti laba sadarbība. Un tas ir svarīgi, jo nevar tikai paļauties uz to, tagad es esmu tur kaut ko jaunu dzirdējis kursos, tagad es zinu visu. Nē, jo ļoti daudz ko nozīmē pieredze. Pateicoties tam, ka mums ir tāda atšķirība paudzēs, mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus. Mums nav tāda sāncensība, ja atnāk jaunais, tagad jaunais kaut ko ņems nost, vai gluži pretēji, kad vecais neļauj kaut ko jaunajam darīt. Tur izveidojusies tā sadarbība, kad ir kaut kādi gadījumi, kad vienkārši tu dod savu ar tevu, no savu skatījumu, tad pieredzējušie kolēģi savu skatījumu dod, un tad mēs varam nonākt pie tāda plāna tam pacientam, kā ārstēt viņu labāk. Un tā sadarbība ir izveidojusies ļoti labi, viņi ir atsaucīgi un izpalīdzīgi ļoti mums, lai mēs arī varētu īstenībā attīstīties. Būs tāda, visticamāk, kad atnāks pacients ar traumu, tā būs izolēta trauma, viņa ieliks tādā kapsulā, kur kapsulā būs iestrādāts rentgens, kad viņš pats diagnosticēs problēmu. Tur būs kaut kāda sistēma, tur pats izoperēs vai uzliks kaut kādu fiksāciju, izlaidīs ārā un tur varēsiet mājās. Es godīgi saku, tagad padomāju, es sapratu, ka visticamāk kardināli nekas nemainīsies. Tagad paņemu to galva vēsturē, 15 gadi atpakaļ. Tas bija 75. gads. Un tajā laikā, tāpat kā tagad pasaulē, ja ir salauzts augšstilps, viņu vai nu skrūvē ar plāksni, vai nu lika iekšā stieni. Tieši tas pašas tehnoloģijas, ko mēs izmantojam tagad. Ja tagad ir drusku advancēti tā metāla sakausējums, drusku stingrākie, tagad ir paša tā dizaina implantam, foršākie varbūt. Ja, tur tas plāksnes ir ne tik biezas, viņas ir izturīgākas. Bet tie principi, pēc kuriem mēs operējam, viņi ir tie paši. Un mācam mēs studentus, rezidentus
pēc tiem pašiem principiem. Īstenībā viņi bija izgudroti 1957. gadā, un viņi nav mainījušies. Līdz ar to, es domāju, kardināla izmaiņa nebūs. Būs jaunāki implanti, kaut kāda jaunāka zāles, kas varbūt pātrinās to kaulu dzīšanu, bet principiāli atšķirības nebūs. Te ir slimnīca, kura jebkuram ārstam dod iespējas. Ļoti plašas iespējas. Faktiski nelimitētas iespējas. Ja tu gribi, piemēram, traumatoloģija tā ir ļoti plaša nozare. Ja tu gribi operēt gūžas, tu operē gūžas. Ja tu gribi operēt plecus, taisi artroskopijas, taisi plecu artroskopijas. Ja tu gribi operēt pēdas korekcijas, taisi korekcijas. Neviens tevi nelimitē. Tevi atbalsta, tev palīdz. Protams, jāsaprot, ka katra operācija prasa resursus, tehnoloģijas, iekārtas. Slimnīca to atbalsta. Slimnīca to iepērk. Slimnīca tev ļauj darboties un attīstīties kā ārstam. Tas ir tas, kas ir laikam vissvarīgākais ārsta darba vidē. Un to pilnīgi nodrošina Ventspils slimnīca. Iespējas ir nelimitētas, ko tu vari. Agrāk man varbūt likās, kad nāc kaut šeit, jo gribēju Rīgā vēl paturēt un vēl citās slimnīcās piedāvāja strādāt. Kad es liku skaitītājus kopā, uz kurien iet vai kurien neiet, tad viens no skaitītājiem bija tāds, vai es varēšu attīstīties un cik tālu es varēšu attīstīties tajā slimnīcā un ko es īsti varēšu darīt. Kāds būs tās tehnoloģijas iespējamās un kā beigās pierāda, ka praktiski ir nelimitēti iespējas attīstīties un nelimitētas patoloģijas ārstēt pacientiem. Tas atkarīgs no tevis, cik tu esi gatavs braukt ārzemēs, mācīties un vest atpakaļ un darīt pēc tam. Protams, iemācīties šeit uz vietas daudz lietas nevar, jo neviens daudz nedara to, ko mēs šeit tagad jau esošajā brīdī darām. Bet katrā ziņā aizbraucot un kaut kur iemācoties, tu vari šeit atbraukt un tev atbalstīs un ļaus darīt un palīdzēt pacientiem. Jā. Traumatoloģijas ortopēdijas centrs. Endoprotezēšanas centrs. Jā, Kurzemes endoprotezēšanas centrs. Tas prasa visu laiku. Tur vajag ļoti, ļoti daudz. Gan līdzekļu, gan apjomus, lai audzētu tas iemaņas, mācīties. Bet tas ir iespējams ar laiku. Nē, ņemot vērā, kāds ir Igors un cik mēs dedzīgi visu darām. Vienkārši mums ir vēl 2-3 tādi paši jādabū. Tad, tā nodaļa noteikti, ja viņi sākotnēji tur vēl pirms dažiem gadiem tur ļoti maz to pacientu skaits, ja tur apgrozījās, tad tagad jau mums tur 20 gultas nepietiek vietas un tev pacienti ir pārpildīts un mēs operējam arvien vairāk un tas ir pa dažiem gadiem. Tā kā es domāju, vēl 5-10 gadi un tas vēl dubultosies un trīskāršosies. Ja slimnīca turpinās tā mūs atbalstīt, tad tā nodaļa noteikti augs un operācijas paliks arvien sarežģītāks un skaits vēl lielāks. Vēl rehabilitāciju vajadzētu un fizioterapiju vairāk, jo Katram piesaistīt pie traumām. Mums ir ļoti daudz tā pacienta apjoms pie augu. Es varu novēlēt, lai mums slimnīcās savstarpējās attiecības starp speciālistiem ir ģimeniskāks un tuvāks, kad mēs neesam galīgi sveši viens no otru. Es novēlu slimnīcai šogad uzbūvēt ļoti lielu operu bloku, lai mēs varētu operēt vēl vairāk. Es novēlu slimnīcai piesaistīt vairāk speciālistu operu blokam, lai mēs varam vairāk operēt.